Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku būšu ar jums Sēžana. Šodien pagatavošu vistas gaļas tvaicētas kotletes. Vajadzēs vistas filē, baltmaizi, augēļu un sāls. Tagad katliņā leju ūdeni un lieku uz uguns. Vistas filē vai no arī tītara filē sagriež un samaļ. Samaļ 2 reizes. Pāri maizē pārlej ūdeni vai nu pienu. Un tagad otro reizi, kad maž, pielikšu klāt maizi. Pievienoju nedaudz klāt sāli, olīveļu vai arī vienkārši augēļu un dažas karotes. Šajā procesā var tagad pievienot vai nu ķiploks, vai nu apcets sīpos, tā ir galmas lieta. Visu rūpīgi samaisu kopā. Un tagad no iegūtās gaļas masas ar mitrām rokām veidojam nelielas kotletes. Es ar karotes palīdzību. Sietiņu ieeļoju ar eļļu, lai nepielīp. Lieku virsū vāku un tvaicēju aptuveni 18–20 minūtes. Man pagāja 22 minūtes. Kotletes gatavs. Es teikšu, tās pat arī diētiskās kotletes, laiks baudīt. Kotletes manā uzskatā nekā lieka te nav. Protams, var arī, kā jau teicu, pielikt vai nu sīpo, vai nu ķiploku un galmas lieta. Tādas kotletes var padot pat arī bērniem. Veiksmi gatavošanā, lai jums labi garšo un uz tikšanos. Balsojiet, komentējiet!